Tā, labu vakaru, puiša meitene. Es gribēju īsu ātro video uzrakstīt. Nu jā, es biju dzirdējis par to Suvalku koridoru, ja? Ja kādam interesē, iegooglējiet un apskatieties. Es tikko skatījos viena Krievu politiskā, kaut kāds komentētājs vai YouTube kanāls, YouTubers, nav svarīgi. Bet tikko viņš parādīja Eiropas karti, parādīja, ka nepilnus 100 km ir tas Suvalku koridors, ko tas nozīmē, ka Kaļiņgrada un Krievija ir savienota ar kaut kādu pa vidu tā Suvalku pilsēta Polijā un principā tālāk ir Lietuva un var sakot, tur kaut kādas Baltkrievu mācības un kas tagad vai notiek vai notiksies Krievija ar Baltkrieviju. Nu, principā es tagad lēnām, jums jāsaprot, ka es arī neesmu muļķis, ja kaut kādi šitie te latviešu bāleliņi, jo te tikko atkal skatījos tas Sārts, nezinu, laikam tāds uzvārds, kas ir tas kaut kāds tur NATO spečuks Latvijā. Es tagad negribu griezties ar seju pret datoru un lasīt, bet man liekas uzvārds bija Sārts un man ir vaļā kaut kāds arī fails, tagad video panorāmas vai kas, jā. Un ko es gribu ātri pateikt? Nu, es varu pateikt vienu tādu lietu, kad atcerieties, Ukrainas karš arī sākās pēkšņi un negaidot. Pēkšņi un negaidot. Tāpēc es gribu pateikt vienu lietu, ka Putins nav muļķis un vienmēr kaut kādi, kari, atkal pastudējiet, kam interesē, ja? Cik bieži kari ir sākušies tā, kad tas tagad iznāk ārā, preses sekretārs, tieksim tur Lavrovs, 22. februārī un saka, pēc 2 dienām mēs bruksim iekšā, tad jūs dabūsiet, jā. Saprotiet, 22. vēl visi, kā saka, ukraiņi gulē, kā es saku, Oleksandrs čikājās ar Aļonu, vai kā viņiem tā, Oksanu, ja, un visi ar visiem vēl čikājās, kā mēs teiktu, ja, es arī jūs saprotiet, par ko ir runa, un viss, vai ne, un pēkšņi tavam čiku briku bija pārsteigums, un kā saka, griezti virs gultas iebruka, vai ne, un apmetums nobira zemē. Tāpēc tieši tas pats ir, es jums lieku manā kanālā, es arī video, ka tur Krievija iebruks Latvijā plus mīnus 3 gadi, es jums te rakstīju, darbnīca, es piedodiet, kanāls darbnīca, jo tagad jūs esat kanālā Pagano, kas ir rezerves, jo YouTube manu darbnīcu uz 2 nedēļām nobloķēja, es nevaru ielikt video. Tāpēc es lieku iekš Pagano, un tad man ir kanālā darbnīca, viss aprakstīts 2 valodās par to, ka karš būs Eiropā plus mīnus 3 gadi. Pēc tam es te nesen vienu dienu ieliku kaut kādu video, kur es jau redzēju, kur jau atkal visādi ārzemnieki te stāsta, kad visticamāk tas būs kaut kur gada robežās, un es tagad visu šito skatos un klausos un daru, jo kur ir pamatojums? Pamatojums ir tāds, ka Krievijā visa kara rūpniecība strādā uz tur 24/7 vai kas tur, jā, 3 maiņās, un visi ir atkopušies, un es klausos pareizos večus, kas atzīst, ka Krievija ir uzrāvusi augšā un kaut kādi T-90 tanki tur ir modernizēti un kas un ko, un viss es skatos, es arī sekoju visam līdzi, tāpēc es varu pateikt 2 lietas. Pirmkārt, un tagad arī viss tās tēmas, ka tur vai Krievija uzbruks ar NATO, pat kā gan arī nevis jautājums zīmē, bet viss YouTube ir pilns, kad vienkārši, tas būs. Krievijas un NATO karš būs, tikai jautājums ir, kad? Un es vienkārši, kāpēc šo video rakstu, lai jūs visi būtu nomodā, ka tas būs pēkšņi. Vienu dienu mēs visi gulēsim, un apskatieties, kad tas bija 24. datumā, tur no rīta vai kad, ja, tāpēc, pieļauju domu, ka tas arī varētu būt kaut kādā gaišā diennakts laikā, ja, bet tas viss būs pēkšņi,
un visās aizkulisēs viss tiek darīts, un ja tur tiešām ies kopā vēl ar Baltkrieviju, tad Baltkrievija ir turpat uz robežas pie Suvalkiem, pie Polijas, un ja tur mācības un tehnikas un viss, un Krievija atkal ir gudrīši, kas atkal mācēs nomaskēt visas lietas, pateiks, kad tur uz mācībām ved tankus, tehniku, un jā, mums ir kopējās šitās te, un man liekas, ka toreiz taču arī uz Ukrainas pie robežas, kur bija kaut kādas mācības, jā, jo pēc tam, kad tas kad tos izprašņāja tos gūstā paņemtos Krievus, ja, kad viņus tur izprašņāja tie ukraiņu korespondenti, tad visi viņi ko pateica, mūs pacēla, kā saka, trauksmē, visus mašīnās iekšā un braucām tur, kurus kādu tur to Krievijas, es aizmirsu, uz kuru to apgabalu, ja, un mums teica, ka būs mācības, un tiešām tās mācības tur laikam arī bija, ja, bet pēc tām mācībām finālā neviens nekur ar tām tehnikām neatgriezās Krievijas tur atkal centrā apakaļ, no kurienes viņi visi sabrauca, ja, bet viņus tur visus pēc mācībām tieši tā kā, Putins māk noslēpt visas lietas tīri, tāpēc zēni video, lai nebūtu garš, varu pateikt vienu ļoti ātri būs Krievijas karš ar NATO un tajā Suvalku koridorā, ko tas nozīmē. Latvija, Lietuva, Igaunija tiks atdalītas, ja Krievi savienojās ar Kaļiņingradu pa to Suvalku nepilnu garo šito 100 kilometri nepilno garo koridoru, tad viss cauri Baltijas valstis ir nošķirtas no Polijas un tālāk no visām tur tām pārējām Eiropas visām. Ko mums tas dod vai dos par labu vai par sliktu, nezinu. No vienas puses, ja, tas ir, ja Krievu mērķis ir aiziet tur sasist vāciešus un pārējās kādas valstis, ja, tad, protams, ka mēs tur neko, neiesim palīgā viņām, ja, to es pat nezinu, ko darīs ar šīm 3 Baltijas valstīm, ja, jo, ja mērķis ir iet tur iekšā ar Poliju, sist tos poļus un sist vāciešus, kur tur visur presē parādās, ka baigās skrobēji pret tiem, ja, tad viņi ies vienkārši uz turieni, bet arī mēs šeit atšķirti, atgriezti no visa šitā, ja, arī mēs, visi paliekam, nezinu, tāpēc, bet puiši meitenes, lai būtu video īsāks, tad uzbrukums būs, NATO karš ar Krieviju, ja Krievijas karš ar NATO točna būs, no tā reku visi pareizie gudrie vīri iet paši YouTubā, ja kādam tas interesē, jo vienkārši varbūt tevi vienalga, tu, kā saka, akal čikāsies ar Ilzīti gultā vai ar Dacīti, ja, un tev pēkšņi Puķina raķete izlidots ar guļam istabu pa vienu logu iekšā, pa otru ārā, varbūt, ka tev tas neskar, un tad tajā brīdī tu tā baigais tur pēc, kā saka, pēc mīlas priekiem pēkšņi dzirdi, ka tev tur raķete grad caur istabu, tur, ja, nezinu, bet ja tev gribās zināt laicīgi vai iet pie Ilzītes tur čikāties vai nē, akal piedodiet par sarkasmu, ja, tad var sakot, apskaties YouTube'ā izpēti, bet karš būs ļoti drīz un pēkšņi. Tātad 3 lietas, karš būs, viņš būs ļoti drīz un pēkšņi negaidot. Mūsu te nevienām valstīm negaidot, vismaz cilvēkiem, varbūt, ja tur kaut kādā starpvalstu līmenī jau jāsaprot, ka diplomāti zina, visādi spiegi zina, visi visu zina, bet parastā tauta nezina, ja, kad tās raķetes lidos. Tā kā zēni kaut kā tā, karš būs, viņš būs negaidot, un būs riktīgs blieziens būs, jā.